1. augustā Rīgas Dinamo komanda aizvadīja savu pirmo pirmssezonas pārbaudes spēli, tiekoties ar VHL līgas komandu Ņeftikānskas Toros. Diemžēl šajā mačā mūsu hokejisti piedzīvoja zaudējumu ar 0-3 un piekāpās arī pēc spēles metienos. Par spēli ar savu viedokli ar mums dalījās Miķels Redliks un galvenā trenera asistents Ģirds Ankepāns. Kāds ir sajūts atgriežoties Dinamo sastāvā pirmā spēle? Varbūt ne tā veiksmīgākā šodien bija. Bet cerams, ka turpinājums būs labāks. Bet tik un tā ir patīkami, man patīkami atgriezties. Protams, ka zaudēt nevienam negribās, bet mēs jau nevaram pārmest puišiem it neko. Cīnījās, viss. Mēģināja izpildīt to, ko mēs gribam. Ļoti daudziem, principā lieli 90% mums bija spēlētāji, kas pirms nav spēlējuši. Tās prasības ir savādākas, teiksim, taktiskās, un tas nav viegli. Teiksim, uzreiz apgūstams un izdarāms, pie tam vēl zem slodzēm un tā tālāk. Protams, pretinieks arī bija zem slodzēm, bet mēs ļoti labi zinām šo komandu. Viņam jau vairāk gadu sastāvs praktiski nemainās. Kā jūs teicat, zaudēt nevienam nepatīk, bet tā ir tikai draudzības spēle. Jūs maiņu sākumā tomēr ar Saulietu un Bičevsku tur uzgriežat vairākas karsēs. Es teicu, ka jums tīri labi iet kopā. Jā, bija ok, bet pats galvenais nesanāca. Nevarējām iemest. Tāpēc ar viņu bija pirmā maiņa. Mēs tā domājam, kad viņi vilks to komandu. Diemžēl viņi neguva vārds. Tāpat kā visu komandu. Būtu viņi guvuši vārds, varbūt tā spēle būtu aizgājis savādāk. Vienā brīdī dabūja arī pa seju. Kas tur bija? Kas tur notika? Tur cilvēks ielicis bišķutīts galvā ar roku. Nekas tāds kā stiprs baigi nebija, bet bišķi tā, bet protams. Bija sitiens galvā mazliet. Kā Saulēts izskatījās pret bijušajiem? Var redzēt, ka viņš ļoti motivēts un gribēja būt vārds. Viņam daudz iespējas bija, diemžēl viņas nerealizē. Bet bieži vien tā ir, ka tu gribi ļoti, tad nesanāk. Kāds tika sūtīts mājās? Jā, viņi visi brauc tagad uz Rīgu. Neviens netika sūtīts mājā, protams. Tā ir tikai pirmā pārbaudas spēle un, teiksim, tā pirmie nopietnie pārbaudījumi būs pret Sibīriju, kur spēlēs praktiski visi mūsu labākie spēki. Vismaz spēlē piņķos. Redzēsim, dotā brīdī mums ir jāpārbauda visi iespējamie spēlētāji. Viena spēle neko neizšķir. Mēs nevaram teikt, ka kāds negribēja. Visi gribēja. Mēs nevaram pārmest gribas spēku. Tas pats galvenais.